Esmu izbraucis atkal pie dabas tādās mazās fotomedībās šeit. Šajās pļavās te staltbrieži kādreiz ir. Jāsaka, ka man tādā labā kadrā nav vēl trāpījušies, bet nekas. Bet gribēju padalīties par kādām pārdomām. Vakardien mēs redzējām daudz mēnesi aptumsumu un šodien ir skaistas bildes internetā. Un es gribēju sacīt, ka mēnesis pats par sevi nav nekāds gaismas avots. Tas spīd tikai tad, kad to apspīd saules gaisma. Un kas notiek tad, kad Zeme nostājas starp mēnesi un sauli, to mēs vakar redzējām. Lūk, tāpat arī cilvēks. Mēs paši par sevi neesam dzīvības avots. Mūsos pašos par sevi nav nec kādas gaismas, nec arī svētuma. Viss tas nāk no Dieva. Un tad, kad mēs ļaujam savā dzīvē kādām lietām nostāties starp sevi un Dievu, pat ja tās lietas ir pēc būtības labas, kā ģimene, nauda, darbs un varbūt vēl kādas citas lietas, lūk, tad mūsu dzīve top aptumšota, jo dievišķā gaisma pārstāja apspīdēt mūs. Līdz ar to viņa pārstāja arī atstaroties no mums šajā pasaulē. Un te ir vietā pirmais bauslis. Es esmu Dievs tas kungs, tev nebūs citus dievus turēt manā priekšā. Un akcents varbūt ir tieši uz šiem vārdiņiem. Manā priekšā. Tas nozīmē, ka starp tevi kā cilvēku un Dievu nevar nostāties, nedrīkst nostāties nekas, pat ja tas ir šķietami kaut kas labs un skaists. Lūk, ne jau tāpēc, ka Dievs baidītos no kādas konkurences, bet gan tāpēc, ka mēs esam radīti pēc Dieva tēla un līdzības. Mūsu kā cilvēka dzīves mērķis un lielais uzdevums ir būt par Dieva godības atspulgiem šajā pasaulē. Bet tas var notikt tikai tad, kad mēs esam pievērsti Dievam. Un tikai tad, kad viņa gaisma var atspīdēt no manas dzīves. Lūk. Tāpēc atceramies pirmo bausli. Es esmu Dievs tas kungs. Tev nebūs citus dievus turēt manā priekšā. Tikai patiesais Dievs ir tas, kas spēj apgaismot mūsu dzīvi un tik līdz kaut kas nostājas starp mani un viņu. Tā mana dzīve top apēnota. Lūk. Tādēļ, lai mūsu dzīves un sirds vienmēr ir pievērstas Dievam, kurš sevi atklāja Jēzu Kristu, un lai caur mums viņa gaisma atspīd šajā pasaulē. Tik vienkārši.